Labdien visiem Rīga TV 24 skatītājiem, pulkstens jau 3 pēcpusdienā, un tiekamies ziņu izlaidumā ar jums kopā Baiba Vestmane, un tūdaļ ieskatīsimies, par kādiem ziņu tematiem šajā pusstundā runāsim. Kā no tiesu varas iespējams izslēgt negodprātīgas amatpersonas? Sāksies gaismas festivāls Staro Rīga. Un noskaidrosim, uz kurieni ceļos Latvijā izraudzīta egle. Kā liecina jaunākā informācija, tad trešdien aizturētā Rīgas apgabala tiesas tiesnese Iveta Bērziņa tiek turēta aizdomās par kūkuļņemšanu un starpniecību kūkuļošanā, kas saistīti ar amata pienākumu pildīšanu. Jau ziņots, ka 12. novembrī kratīšana Rīgas apgabala tiesā notikusi vēl viena tiesneša kabinetā. Trešdien knap veicis procesuāls darbības divos tiesnešu kabinetos - tiesneses Ivetas Bērziņas un vēl kāda tiesneša kabinetā. Tomēr tiesneša vārdu tiesa neatklāja. Bet Latvijas televīzijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kratīšana varētu būt notikusi tiesneses Guntas Ozoliņas kabinetā. Jau ziņots, ka Bērziņa pat laban ir atstādināta no amata. Ar tiesnešu pašpārvaldes atbalstu un efektīvu ārējo kontroli no tiesu varas var tikt izslēgtas negodprātīgas amatpersonas. Tā komentējot sākto izmeklēšanu pret Rīgas apgabala tiesas tiesnesi, sacīja tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Ģenerāla prokurore Ērika Kalnmejera un augstākās tiesas priekšnieka izmeklēšanas darbībām apliecina, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas strādā atbilstoši likuma prasībām. Tā norāda Rasnačs, kurš pats šobrīd atrodas vizītē Amerikas Savienotajās valstīs. Latvijā pērn reģistrēts vairāk kā 81 000 cukura diabēta pacientu. Tomēr speciālisti gan uzskata, ka patiesā situācija varētu būt daudz dramatiskāka. Latvijas endokrinologu asociācijas vadītāja docente Ilze Konrāde norādījusi, ka Latvijā ir liela daļa cilvēku ar cukura diabēta riska faktoriem, kuri laikus nedodas pie speciālistiem, tāpēc slimnieku skaits noteikti ir lielāks. Tāpat aizvien ir aktuāli jautājumi par medikamentu izrakstīšanas kārtību, speciālistu pieejamību un pacientu apmācību. Pēdējos gados cukura diabēta pacientu skaits Latvijā nav strauji audzis, jo cukura diabēta skrīninga stratēģija nestrādā pilnvērtīgi. Daudz cilvēku šo slimību nemaz neapzinās, kā arī daļa slimnieku iespējams emigrējuši no valsts. Šodien satiksmes ministrija ir iecēlusi ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku Andi Liepiņu par Startautiskās lidostas Rīga jauno valdes priekšsēdētāju. Kā skaidro satiksmes ministrijas pārstāve, Liepiņš amatā iecelts ņemot vērā viņa zināšanas un izpratni par aviācijas nozari, kā arī pieredzi vadot Nacionālās lidsabiedrības Air Baltica padomi un darbu valsts pārvaldē, strādājot par ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku. Bet par lidostas valdes locekli iecelts būvkompānijas Velve valdes loceklis Ilmārs Upenieks. Viņš ar ilgstošu pieredzi vairāku uzņēmumu vadībā darbojies un strādājis starptautiskajā tirgū, kā arī viņam esot zināšanas finanšu vadībā. Upenieks ir ieguvis vadības maģistra grādu Rīgas biznesa skolā. Valdes sastāvā gan darbu turpinās arī līdzinējā valdes locekle Ilona Līdze. Jau ziņojām, ka šodien pulksten 10 no rīta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedarbināja trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas darbību. Šo sirēnu pārbaudas laikā kāds Limbeža iedzīvotājs piedzīvojis pamatīgu izbīli, izdzirdējis sirēnas. Viņš ieslēdzis televizoru, taču brīdinājumu, kas parasti vēsta, ka notiek pārbauda, nav ieraudzījis. Neatradis informāciju mēdījos, viņš zvanījis draugam, kurš tobrīd strādājis uz jumta, taču tas paziņojas, ka vispār nekādu brīdinājumu nedzird. Par laimi viņš atcerējies, ka kādā raidījumā dzirdējis ieteikumu jebkurā ārkārtas situācijā zvanīt uz tālruņa numuru 112. Tur arī saņēmis atbildi, ka notiek sirēnu pārbaude. Ziņās pulksten 16. sazināsimies ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, lai noskaidrotu, vai visas trauksmes sirēnas ir arī darbojušās. Bet šonedēļ portāls 7guru.lv tā apmeklētājiem uzdeva jautājumu, vai Nacionālo svētku svinēšanas paradumi stiprina Latvijas zīmolu. Arī mūsu kolēģi devās Rīgas ielās, lai uzzinātu garām gājēju atbildes uz šo jautājumu. Kāds tās bija, par to jau turpmākajā sižetā.
Vai Latvijas šo nacionālo svētku svinēšanas paradumu padara Latvijas zīmolu atpazīstamāku ārvalstīs? Baigi mēs tur esam vajadzīgi kādam. Kad man paveicās būt Amerikā, lidoju mājās, aizrunājos ar vienu kaimiņu. Jā, zinu, kuri Baltika, Balkāni, viņš domāja. Kā jebkura valsts, nacionālajā svētki, tā ir tā lieta, kur katra valsts var sevi parādīt savu identitāti. Jautājums tikai, kādā veidā katra valsts šo svētku tradīcijas piekopja. Viennozīmīgi mūsu svētku svinēšana padara Latvijas vārdu atpazīstamāku. Piemēram, jau tuvākajā Eiropas apkaimē jau visi zina, kas ir 18. novembris. Par Latvijas dienu pat daudz Latvijas iedzīvotāji, diemžēl, nezina, bet tāpēc grūti prasīt to no eiropiešiem. Noteikti, ka zina. Labāk, ka svin jau ārvalstīs vairāk var zināt, ja mēs svinam. Viņiem taču tāpat skatās pa televīziju, pa internetu, pa visu kaut ko. Pa 11 mūsu paši cilvēki nezinu, kur vēl ārzemēs. Ārvalstīs es nezinu, vai svin, bet latvieši ārvalstīs noteikti zina. Jā, mūsēji zina, bet pārējie droši vien. Droši vien. Tīpaši citautieši nezinu, vai zina. Kāds jau droši vien zina. Visi noteikti nezina, un arī visi Latvijā nezina. Viņš vispār skaitās, ka slimo, bet rīt viņš ies uz bērnu dārzu uz pasākumu ar mammu. Jā, Ernestiņa ar svecītēm. Viņiem būs Latvijas svētki. Šodien Latvijā izraudzīta Ziemassvētku egle sākas ceļu uz Beļģiju, lai ieņemtu valsts galvenās egles vietu Briseles lielajā laukumā. Egle tiks izraudzīta Babītas mežos, ar kuģi dosies pāri Baltijas jūrai un tālāk jau turpinās ceļu uz Beļģiju. Gala mērķa egle sasniegs 20. novembrī, kad svinīgā gaisotnē tā tiks sagaidīta un arī izgreznota. Lai akcentētu tradīcijām bagāto Rīgas vēsturi, par egles rotājumiem izvēlēti latviešu etnogrāfiskie elementi un arī Rīgas simbolika. Lai iepazīstinātu Beļģijas galvaspilsētas Briseles iedzīvotājus un tās apmeklētājus ar leģendu par pirmo rotāto Ziemassvētku egli Eiropā, kuras saknes meklējums Rīgā, Beļģijas galvenā egle tiks izraudzīta Latvijā, kas jau ir izdarīts. No 28. novembra līdz 4. janvārim egle rotāsies Briseles lielajā laukumā. Tā būs arī atgādinājums par Rīgu kā 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Egli iedegs Rīgas mērs Nils Ušakovs, bet par kultūras programmu rūpēsies Briseles latviešu koris. Par egles rotājumiem ir izvēlēti dažādi tradīcijām bagāti simboli. Šovakar galvaspilsētā sāksies par tradīciju kļuvušais gaismas festivāls Staro Rīga, kas līdz pat 18. novembra vakaram apmeklētājus pārsteigs ar daudzveidīgiem starptautiski atzītu mākslinieku izveidotiem objektiem un iespēju festivālā piedalīties jebkuram interesentam. Festivāla programma šogad būs sadalīta divās daļās. Pamatdaļā, kur iekļauti Staro Rīga 2014 primārie objekti un līdzīgas akcijas arī Rīgas karnevāls, kurā iekļautu objektu autori ir sadarbības partneri un arī visi pārējie interesanti. Pirmo reizi Rīgā tiks realizēta iespaidīga Latvijas mākslinieku gaismas objektu parāde, kurā, izmantojot dažādus gaismas specifektus, tiks izstāstīts gaismas slepenās dzīves urbānais stāsts. Parāda vecrīgā kilometra garumā būs skatāma katru vakaru 2 reizes, un gaismas festivāls norisināsies no 14. līdz 18. novembrim, proti no šodienas līdz pat valsts svētku noslēgumam, no 18. līdz 23. vakarā. Turpinājumā gan kāda ļoti interesanta ziņa, proti par vīrieti, kurš turpina skriet apkārt zemeslodē. Gada sākumā jaunais un sportiskais alūksnietis Dīns Vecāns nāca klajā ar nebijušu ideju kļūt par pirmo Baltijā, kurš apskrien apkārt zemeslodē, katrā no kontinentiem paveicot pa maratonam. Šobrīd lielākā ceļa daļa jau aiz muguras, nu pat noskriets 5. un 6. maratons Melburnā un arī Ņujorkā. Pavisam Dīns apņēmies noskriet 7 maratonus 7 kontinentos. Pirmais maratons noskriets Āfrikā, Marokas pilsētā, Arakešā, 2. Āzijā, Izraēlas pilsētā Telavivā, savukārt 3. Eiropā Rīgā, 4. Dienvidamerikā, Brazīlijas pilsētā Rio de Janeiro, atlicis vēl tikai 1 maratons un 1 kontinents līdz mērķa sasniegšanai, un to Dīns iecerējis veikt Antarktīdā. Skrejiens Antarktīdas ledus maratonā plānots 21. novembrī.
Bet turpmākajās minūtēs jau par kādu vakar notikušu zībakciju, kuras laikā izskanēja dziesmas Saule pērkons Daugava. Pilnīgi noteikti tā ir viena no mīļākajām dziesmām. Un, ja viņi man saistās ar Latvijas 3. atmodu, ar Aiņu Daugavu, ko es redzēju Valmieras teātra izpildījumā Vaidavas, starp citu, kultūras namā, jo tajā laikā Valmieras teātra remontēja, un jo toreiz tāpat izrāde jau bija ārkārtīgi spēcīga. Un pēc tam otras spēcīgās atmiņas ir saistītas ar 1989. gadu, kad šo dziesmu dziedāja skolēnu dziesmu svētkos, lielais kopkors. Un tā man joprojām ir ļoti spilgta emocija. Šī ir ļoti populāra kora dziesma. Faktiski tā ir arī viena no tādām neoficiālām dziesmu svētku himnām, bez kuras ir grūti iedomāties dziesmu svētkus. Un, līdz ar to tā ir repertuārā bieži iekļauta. Šī ir rakstniecības un mūzikas muzeja ideja. Viņi ir iniciatori un, manuprāt, tā ir ārkārtīgi brīnišķīga ideja cildināt latviešu dziesmas katru reizi savu, katru reizi savā vietā, katru reizi sava tēma. Mums šonedēļ ir Latvija, Brīvības bulvārs un Saule pērkons Daugava. Ņemot vērā, ka tas notiek pašā Rīgas centrā, Brīvības ielas malā, redzot Brīvības pieminekli un tā milzīgā cilvēka atsaucība šovakar, es domāju, ka šī būs viena no tām reizēm, kas paliks atmiņā. Jā. Arī es esmu ar viņu, gandrīz var teikt, uzsācis savu kora dziedātāja gaitas skolēnu dziesmu svētkos tālajā 1989. gadā, un man tā ir bijusi gandrīz ik gadu dziedama. Un, protams, ka es domāju, ka ikvienam latvietim ir ļoti īpaša. Pat kataloniešiem viņa kaut ko nozīmē. Turpinām ar ziņām īsumā un sākam to ar sēru vēsti. Šonakt pēc ilgas slimības mūžībā aizgājis leģendārais modes mākslinieks Uģis Rūķītis. Atvadīšanās no Rūķīša notiks 21. novembrī pulksten 14. Rīgas kremācijas centrā. Rūķītis dzimis 1960. gada 24. decembrī. Viņš strādājis Rīgas modēs par drēbnieku, bijis drēbnieks Rīgas kino studijā, bet 1987. gadā izveidojis savulaik slaveno Tērpu teātri, par kura māksliniecisko vadītāju strādājis līdz pat 1993. gadam. Ar šādu gana skumju ziņu beigsim ziņu izlaidumu, bet pavēstīšu jums par to, kas tad notiks turpmākajās minūtēs. Jau mans kolēģis Rihards būs kopā ar Pāvilu Raudoni, kurš tad vairāk stāstīs par grāmatas Latvijas leģendas iznākšanu un par to, kas tad tur īsti ir rakstīts, kuri ir cilvēki, kuri ir iekļauti šajā grāmatā. Es domāju, šādos patriotiskos brīžos un noskaņās tas būtu vislabākais literatūras noteikti gabaliņš, kur tad arī jums būtu vērts palasīt. Tas pagaidām ziņās viss, bet es ar jums tiekos jau pulksten 4 ziņās. Visu labu!